Kā iegūt elektrību no izlietotām autiņbiksītēm? Kā tas notiek? Autiņbiksītes ir populārākais nepārstrādājamais atkritums. Viens bērns vidēji gadā izlieto līdz pat 1 tonnai autiņbiksīšu. Kur parasti tās nonāk? Ir 2 varianti. Atkritumu poligonos, kur tās stāvēs un sadalīsies simtiem gadu, vai arī kopā ar pārējiem pēc otrreizējās šķirošanas pāri palikušajiem sadzīves un rūpnieciskiem atkritumiem kontrolētā un drošā veidā tiks sadedzināts atkritumu reģenerācijas stacijās, iegūstot siltumu un elektrību. Starp citu, viens latvietis gadā rada aptuveni 500 kg atkritumu. Piemēram, Austrijā šis skaitlis ir ievērojami lielāks – 830 kg uz vienu cilvēku gadā. Un tagad par pašu atkritumu reģenerācijas procesu. Vispirms teritorijā iebrauc atkritumu mašīna, kurai tiek pārbaudīts radiācijas līmenis, un tā tiek nosvērta. Ja viss ir kārtībā, mašīna slēgtā atkrituma izkraušanas tilpnē izber atvestos atkritumus. Šīs visai iespējīgā izmēra atkritumu tvertnes tilpums ir 16 000 kubikmetru. Gada laikā šeit tiek atvests aptuveni 250 000 tonu atkritumu. Tālāk ar lielas atvērēja palīdzību, kas izmēros patiešām ir diezgan iespaidīgs, atvesti atkritumi tiek gan maisīti, gan celti augšā uz kurtuvi, kur tie kontrolētā veidā tiek dedzināti. Vienā satvērienā ir iespējams pacelt 9 tonnas atkritumu. Protams, te atkal pie kloķiem es ieejos atkritumu pavēlnieku ādā. Un ne tikai es, arī Hannai bija iespēja pārcilāt dažas tonnas atkritumu. Sarežģītības līmenis, es teiktu līdzīgi kā spēlēt datorspēli. Nepatīkamā smaka, kas izdalās no atkritumiem, visu laiku tiek sūkta sadedzināšanas katlā un sadeg kopā ar atkritumiem. Līdz ar to šādas reģenerācijas stacijas tūmā atkritumu smaka nav jūtama. Sadedzināšanas katla augstums ir 54 metri. Tas ir tikpat, cik 15 stāvu māja. Katla darba temperatūra ir 1000 grādu. Gada laikā šeit saražo aptuveni pusi no Klaipēdai nepieciešamā siltuma. Papildus tam ar tvaika turbīnas palīdzību, kas griež elektrības ģeneratoru. Gadā tiek saražots aptuveni 170 gigavatstundas elektroenerģijas, kas tiek nodota valsts elektrotīklā. Salīdzinājumam, tā ir aptuveni 1/3 daļa no ķeguma HES gadā saražotā elektroenerģijas apjoma. No kopējā sadedzinātā atkrituma apjoma pāri paliek apmēram 1/4 daļa izdeģi, kas tiek izmantot būvniecībā un ceļbūvē. Starp citu, tie tiek izmantoti arī atkritumu poligonu pārklāšanai un slēgšanai. No izdeģiem tiek atdalīti arī metāli, tajā skaitā zelts un sudrabs. Optimālai turbīnas darbībai ir nepieciešams īpaši sagatavots ūdens. Pēc šādas apstrādes ūdens ir tik tīrs, ka tas nemaz vairs nav dzerams. Visbeidzot, nonākam pie dūmgāzu attīrīšanas. Vairāku pakāpju attīrīšanas sistēma notver piesārņojošās vielas, nodrošinot vairākas reizes mazākus emisiju apjomus, nekā to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti. Latvija ir vienīgā valsts Ziemeļa Eiropā, kur šāda mēroga atkritumu reģenerācijas stacijas vēl nav, un es īsti nesaprotu, kāpēc. Piemēram, Lietuvā tādas jau ir 3, kas pārstrādā aptuveni pusi no valstī saražotiem atkritumiem un saražo enerģiju tikpat daudz, cik Rīgas un ķeguma HES kopā, un tas viss izmantojot atkritumus. Mums ir kur tiekties. Valstīs kā Zviedrija, Somija, Dānija jau sen to ir sapratuši, un liela daļa no radītiem atkritumiem tiek pārvērsta enerģijā, iegūstot siltumu un elektrību. Protams, šāda veida atkritumu izmantošana enerģijas ieguvei neizslēdz to, ka tie ir jāšķiro, iepakojums, ja iespējams jāizmanto atkārtoti, jāiepērkas apdomīgi, un vecais džemperis nevis jāizmet laukā, bet varbūt jāatdod labdarībai. Un, nobeidzot par redzēto reģenerācijas staciju, jebkuram interesantam ir iespēja pieteikties ekskursijā un redzēt to visu savām acīm. Kā tas notiek?